Kāpēc ir svarīgi rakstīt bērniem jaunas grāmatas? Vai tiešām nepietiek ar tām, kas jau ir uzrakstītas? Ja mēs būtu Amerikā, es, protams, atbildētu interesants jautājums par miljonus dolāriem. Nu, nezinu. Laikam tā tas ir iegājies, ka laiku pa laikam mainoties gan dzīvei, kas ir mums, tā skaitā arī bērniem apkārt, gan bērnu, teiksim, interesēm. Acīm redzot, šie jaunie lasītāji arī grib kaut kādas jaunu informāciju. Un ne tikai tādu informāciju, ko viņiem māca skolā, kā mācību literatūra, bet arī ar caur literatūru. Tā, manuprāt. Bet ar bērniem, kā lasītājiem, jau ir tā, ka bieži vien ne tikai pieprasījums diktē piedāvājumu, bet daudz vieglāk tur ar piedāvājumu var arī mainīt pieprasījumu. Jo Protams. bērns jau tāds nesamaitāts lasītājs. Viņam vieglāk ir kaut ko jaunu iemācīt un iebarot. Nu, ziniet, tā ir tāda lieta, ka, teiksim, 19. gadsimtenī un arī pagājušo 20. gadsimteņa pirmajā pusē gandrīz nebija tādi konkurējoši informācijas avoti, kā radio, kā tālrādes, tagad internets. Tiem bērniem piekļūt, manuprāt, nemaz nav. Manuprāt, ir pat grūtāk, kā tas bija. Nu, vēl gadus 50 atpakaļ. Bērnu uztver ir tomēr savādāka. Viņiem ir krietni mazāk informācijas. Te man nāk prātā, un katra jaunā lasītāja paudze tomēr ir krietni savādāk, jo viņiem nav šī bagāža. Ir tāda anekdota par Krievu emigrāciju Parīzē 70. gados. Veci pirmās emigrācijas kungi sēž, un viens saka, kas notiek mūsu jaunatne? Vairs nelasa krieviski, nelasa Tolstoju, nelasa Dostojevski, kas būs. Viens vēl vecāks saka, piedodiet, bet arī Puškins nebija lasījis ne Tolstoju, ne Dostojevski. Tādēļ, ja mēs brīnamies, ka cilvēki kaut ko nezina, mums vienmēr jāpadomā, vai viņiem bija iespēja, vēlme, un vai viņi jau ir to paspējuši šo informāciju iegūt. Tagad, kad ir tā informācija ir vairāk kā vajadzētu. Varbūt pagaidām grāmatas saglabāsies kā tāda sabiezināta informācija, varbūt kā tāda ceļveži informācijā. Jo internetā jau tu laikam vari iegūt jebkura tipa informāciju, un kas par daudz, tas par sliktu dažbrīd. Tā man liekas. Rakstot grāmatu Have a Nice Day, kāds bija radošais uzdevums? Te nu man ir jāsaka, ka plāns pret plāns. Nu, grūti ir par radošu uzdevumu. Es nezinu. Man ir tāda grāmata, kas galvenokārt, kā man likās, ir domāta meitenēm. Konteineru meitenīte Rudīte, ko vismaz lauku bibliotēkās ļoti lasīja. Un tad es domāju, tā būtu, teiksim, grāmata meitenēm, arī ar kaut kādu uz reāla fona, kāds nereāls ir maz ticams pieņēmums. Šī meitenīte fantastiski spekulē
internetā biržā, tad es izdomāju, ka būtu labi arī uzrakstīt grāmatu par, nevis grāmatu galvenokārt domāt zēniem. Te gan arī ir viena meitene, jāsaka, ļoti lielā mērā varonē. Bet par grāmatām puikām un par grāmatām meitenēm runājot. Pirmkārt, kāpēc ir šāda atšķirība? Un tu ir diezgan tomēr iespējams novilkt to robežu. Lai gan ir, protams, grāmatas, kas pārkāp šīs robežas. Nu, acīm redzot, tā ir mūsu pagaidām civilizācijas tāds virziens, ka jau no agras bērnības sabiedrība programmē zēnus par viņu interešu lauciņiem, un tur ir vairāk, un meitenēm tāpatās. Un tādēļ jau varbūt no kāda 3, 4, 5 gadu vecuma šīs abas sabiedrības grupas, vīrieši un sievietes, zēni un meitenes, tiek virzīti katrs pa savu ceļu. Vienu uz Marsu, otru uz Venēru. jā. Bet tad jau rakstnieki arī piedalās šajā virzīšanā. Protams, jo man jums jāatzīstās, ka, manuprāt, arī raksniekiem, rakstītāji, arī tāda pati sabiedrības daļa ar tiem pašiem spriedumiem, aizspriedumiem, kļūmēm un tā tālāk. Jā. Jo, kad man bija gadu 10, man likās, ka rakstnieki tie ir tādi viedi, sirmi, kungi, kas sēž zem ozoliem, tādi krīvi un spēlē mūzikas instruments ar nosaukumu kokli un dzied, veistīt tādas. Tagad man liekas, ka tāda pat no darba kā daudz citu. Bet ir droši vien ievērots, un par to bieži arī runā gan skolotāji, gan vecāki, ka puikas lasa mazāk nekā meitenes. Kādreiz taču bija savādāk, līdz 17. gadsimtam. Lasīja tikai puikas, un meitenēm vispār nedēva lasīt. Vispār bērnu literatūra ir ļoti jauna lieta. Nu arī. Jā. Bet bērniem ir vienmēr bijuši ļoti interesanti, ka daudz pieaugušiem domātas grāmatas šodien jau ir kļuvušas vairāk par bērnu literatūru. Kaut vai Robinsons Krūzo, Swifts, protams, kas bija politiska satīra. Jā. Jūs ziniet, tas arī tā jocīgi. Mums kopā ar Ingu un Cepīti ir tāda grāmata par ceļojumu pa Baltijas jūras piekrastes pilsētām un viņu bibliotēkām. Un izrādās, ka viņi vairāk ir lasījuši zēni tajā bērnu žūrijā, nevis meitenes. Varbūt tādēļ, ka zēniem likās, ka tur ir piedzīvojumi, ceļojumi, kuģi tādi, jā. Pirāti varbūt. Bez maz, jā. Vai rakstīt realistisku darbu ir vieglāk vai grūtāk, kā rakstīt? Īstu realismu. Tādu, kas balstīts ticamos notikumos un fonā. Vai to ir rakstīt vieglāk nekā izdomāt? Grūti pateikt. Man gan liekas, ka bērnu literatūrā un dažos arī pieaugušo literatūrā interesanti ir kāds tāds, nosacītības, fantastikas. Teiksim, man ļoti patīk, tas gan nav par bērnu literatūru, bet 100 vietulības gados, lai pārliecinātu par Dieva esamību, priesteris izdzēra malku karstas šokolādes un pacēlās 20 centimetrus virs zemes. Man tas pārliecina vairāk, ja viņš kā Kants sāk meklēt Dievu pierādījumus, lai šiem nepārāk izglītotiem cilvēkiem savu versiju. Kā ir iespējams pieaugušam rakstniekam zināt, saprast un ieinteresēt pavisam jaunus lasītājus? Pirmkārt, arī šis lielais pieaugušais rakstītājs kādreiz ir bijis pat lasīt nepratējis, pēc tam lasīt pratējis, tad ir lasījis, un kaut kas jau ir no tā pieredzes atmiņas, protams, deformāts palikušas. Un vēl jau šie potenciāli lasītāji
ir viņam apkārt. Vienalga, vai viņam ir bērni, mazbērni, bet, teiksim, viņš redz viņus vismaz. Viņš domā, kāds ir šis 10-gadīgais, kad vēl bija pirms gadiem 10 bija telefona būdiņas, kad gaidot savu rindu, viņš dzirdēja, ka 10-gadīgs potenciālais lasītājs zvanīja kādam, teica, ja tu neēdos līdz tikiem vai tikiem, mēs tevi nospārdīsim. Jauns vārds, pat neteiksim, ka uzvedības forma vārmācība ir bijis vienmēr, bet šī te nospārdīšana man likās diezgan interesanti. Tev jau šī informācija nāk gan lūgt, gan nelūgt, un tāpat es diezgan bieži ārpus Rīgas un Rīgā tiekos tādos sarunās ar bērniem. Un ir jau šis tas redzams, kā, teiksim, vienreiz kaut kādā lauku skolā mēs kopā ar bērniem rakstījām pasaku. Mēs tur apsveram dažādas variantus, un tur bija tā, ka ezis dodās uz Rīgu, meklēt savu brāli, brālēnu atcīmredzot. Un viena meitenīte iesaka tādu teikumu, ka brālēns bija panks. Es saku, kāpēc tu to? Jā, viņam tas adatis bija tā grebenē. Interesanti, pilnīgi man neiedomājama asociācija. Bet var sabojāt lasītāju? Jā. Ar grāmatu? Jā. Var. Nevienmēr to vajag. Bet provokatoriska literatūra, manuprāt, ir nepieciešama. Bet ir jau dažas grāmatas, kuras šodien pieauguši cilvēku acīm. Man liekas, ka viņas ir kā inde. Paldies Dievam, ka daudzas gudras pēdiņās grāmatas bērnam, ja jaunietim ir garlaicīgi. Bet, teiksim, es domāju, ka līdz 16 gadiem tā runāja Zaratustra, nevajadzētu lasīt. Un es divus tos Dostojevska romānus, Brāļus Karamāzovs un Nozieguma sodu, izlasīju 10-11 gadu vecumā. Paldies Dievam, ka viņi man neietekmēja, jo man likās viņi garlaicīgi. Jo Brāļus Karamāzovs man ir tikai viens jautājums. Kurš nomušīja veco? Bet šoreiz es pat to neatceros. Varbūt tas pat nebija atklāts. Tā. Tad vēl ir daudz, teiksim, pieaugušo grāmatas, kuras jaunais lasītājs pat nesaprot, viņiem paiet garām. Teiksim, es nezinu, vai daudz bērni. Es bērnībā izlasīju tādu Hendonu, amerikāņu, afroamerikāņu rakstnieku komunistu grāmatu, iznākusi pirmajā padomju okupācijas gadā. Gribu dzīvot, kur bija aprakstīts cietums un cietuma homoseksuālisms. Bet ne es to saprotu, ne tas, kā man pagāja garām. Es tāpēc pāris gadiem vienkārši pāršķirstīju šo grāmatu. Tas tā, jo bērnam, protams, ir pieredze pieaug. Un tieši caur grāmatas ir viens no tiem veidiem, kā viņš šo pieredzi iegūst. Bet daudz ko viņš vienkārši palaiž garām. Jo bērni jau ir interesanti lasītāji. Es atceros no tāds autors kā Žils Verns, ka ļoti daudz tās botānikas jaunais lasītājs pilnīgā mierā pāršķir tālāk. Un es tikai jau pirms gadiem 20 saprotu, ka bērniem lieli, un tas ir gari dabas apskati, manuprāt, garlaiko, un dialogs, kā pa brīnumu, liekas, ka bērniem īstenībā vajadzētu nepārtraukt nevis lasīt grāmatas, bet sēdēt teātrī. Jo tieši varbūt tādēļ, līdz mums tas ir maz atnācis, bet, teiksim, šie komiksi,
Viņiem arī galvenokārt ir vizuālā informācija plus dialogi. Jā, par ilustrācijām runājot, bildītēm. Ir tā kā pieņemts uzskatīt, ka bērnu grāmatās obligāti vajag tos zīmējumus. Nu, likums, es ceru, pat mūsu 100 viedie vēl nav pieņēmuši šādu likumu. Bet tomēr sevišķi tiem pirmai jauno lasītāju grupai, nu, teiksim, no 5 līdz kādiem 9, 10 gadiem, manuprāt, ja ne obligāti, bet tomēr labi, ja ir ilustrācijas, lai bērns varētu, nu, kā teātrī, varētu visi bez dekorācijām, bet tomēr lasīja pa sevišķi operā. Nostājās daži cilvēki, nodzied savu āriņu, pēc tam gan skatītāji, klausītāji, gan aktieri, dziedātāji iet mājās. Bet tomēr ir kaut kādā fonā, kaut kādi bērzi, jeb eģiptiešu piramīdas. Jā, es domāju, ka labas ilustrācijas kopā ar tekstu ir iespaidīgāks. Nu, ideāli varbūt pat ir, ja autors ir gan teksta autors, gan ilustrācija. Pašlaik ir tāds, Latvijā tas ir diezgan maz, bet ir tāds Zutis. Viņam ir ļoti pieklājīga bērnu grāmata. Ar tādu cilvēku, kurš izgāja un ieraudzīja pēdas. Manuprāt, dažreiz ir autori, kuri ilustrē savas grāmatas tādas ala, it kā bērnu stilā, naivas ilustrācijas. Tad, teiksim, Jauns sudrabiņš, ja man tīkamā somu autora grāmata Zirgs, kurš pazaudēja brilles. Ko neesmu redzējis? Es neesmu redzējis Setona Thompsona ilustrētas viņa grāmatiņas. Vienos uzspēlēs, nu pat nopirkt vienu Setona Thompsona tādu stāstu izlasīju, jo es vēl nemācēju lasīt. Bet tēvs, kurš pirms kara bija lasījis, manuprāt, atpūtās viņa šo stāstu. Man stāstīja par to karalisko Anulastāni. Tagad es viņu pārlasīju, nu, fantastiska lieta. Protams, es daudz ko biju aizmirsis, daudz pa tiem gadiem jau bija piefantazējis, jau aizmirsis, jā. Bet es neesmu redzējis, ja viņš bija arī ilustrētājs. Viņa, interesanti, kā viņš ilustrēja. Bet Latvijā man jums jāsaka, ka mums ir daudz jauni, un ne tikai jauni, bet daudz fantastiski ilustrētāji. Un kāda bija sadarbība šīs grāmatas veidošanā ar ilustratoru? Viņa ir ļoti jauna. Domāju, mēs apmēram vienādi. Elīna Brasliņā. Pēdējā laikā man vēl ir. Man ļoti patīk, kā Gita Treice ilustrē. Protams, Anita Paeglē. Pašlaik būs otrā mana sadarbība ar Gundegu muzikanti. Un tā tālāk, un tā tālāk. Bet ir nācies kaut ko labot vai ieteikt? Nē, Iebakstīt ar pirkstu un teikt, tas nav pieklājīgi, tas nav pieklājīgi. Katrs atbild par savu darbu. Jo šis mākslinieks man varētu atbildēt vienkārši. Ja tu māki labāk, lūdzu.